Rudens ir klāt, un tas nozīmē, ka ir laiks pagatavot pasakaini gardus sezonas dārzeņus. Šodien vispirms mēs gatavosim Latvijas ražu, un Latvijas raža būs viss iedomājamais bez kartupeļiem. Tas būs saknes, sakņu dārzeņi, cūgaļa, kuru kopā mēs sakombinēsim ar čorizo desu, maskarponu sieru un šampiņoniem. Izskatās eksotiski, bet tāpat laikā ļoti veselīgi. Recepti ir ļoti vienkārši, un katram no mums mājās tas ir paveicams. Tā kā skatieties, pierakstat un... Aiziet, ķeramies pie darba. Es tev došu uzdevumus. Uzdevums būs sekojošs. Šī desa, viņa būs jāsagriež ripiņās. Šī ir cūgaļas krūtiņa ar ādu. Ja mēs atstājam šo cūgaļu ar ādu, tad tā āda būtu tā kā, vairāk jāpasaltē. Bet es ādu šoreiz noņemšu nost, un es vēlos, lai tu šeit klāt pievieno Desiņas. Desiņu. Dārziņu kopā. Kā es Un jūtu. vēl Drusku. krēmsies, Jā, drusku eļļiņa. Un būsim vieni no pirmajiem, jāatzīst, Latvijā, kuri gatavos uz šīs pannas. Liekam iekšā un liksim uz plīts viegli apsautēt to visu. Ja? Un tāda būs kārta mūsu sakņu dārzeņiem. Jā. Nākamais etaps ir sakņu dārzeņu sagriešana. 4 daļās. Un tie, kas ir mazāki, tos mazāk. Šī ir seleriju sakne, kuru es centīšos sagriezt arī tādās daiviņās. Ja? Tavs uzdevums ir sagriezt burkānu. Man ir arī sīpols, un sīpolu arī es griežu lielos gabalos. Un saldais kartupelis. Paskatās. Saldā kartupelī, godīgi sakot, arī ir Man ļoti patīk saldais kartupelis. Izcils produkts. Burkāns būs, saldais kartupelis. Kohlrābis. Un es redzu, tev tur ir āboli. Ābolus mēs pēc tam pierīvēsim klāt. Jā. Ar visu skatītāju atļauju, ja drīkst. Īsta rudens garša. Ir. Nu, skat. Un tagad šeit. Liekam iekšā. Jā. Sautējam, cik ilgi? Tagad mēs sautējam vismaz pusstundu, līdz dārziņi ir mīksti. Bet pirms tam sēnēs ir spēks. Vienkārši Man uzbaram. patīk. Jā, man patīk šie mazie šampiņoni. Un beigās, kad gaļa būs gandrīz mīksta un dārzeņi, mēs pierīvēsim klāt ābolu. Daudzās receptēs ir pievieno klāt citronu, etiķi, vēl visāds lietas. Mēs pievienosim ābolu. It īpaši rudens sezonā. Jā, tu vari sākt rīvēt uz rupjās rīvēt. Nu, skat. Nu ko, mūsu brīnums ir gatavs. Šis ir sakņu dārzeņu un cūgaļas ģimenes sautējums. Tikai vēl pēdējā sastāvdaļa, es saprotu, jā? Nu, re. Jā. Tagad maskarpone. Maskarpone es pievienoju tam dēļ, ka skābais krējums ir vienkārši drusku pa skābu. Un īpaši zaļums, tas ir timjāns. Pabārstam pa virsmu. Noteikti pagatavojiet šo ēdienu arī savās mājās. Izbaudiet rudeni, un lai rudens garša ir jūsu virtuvē visu sezonu. Un daudz sakņu dārzeņu. Un atcerieties, ka Maxima veikalos varat atrast labākos piedāvājumus, bet iedvesmu meklējiet Maxima mājaslapā.